Labdien! Šajā video vēlētos jūs iepazīstināt ar rīku Brisk. Sen jau solos uztaisīt video pamācības dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem, tad pirmais, ar ko es vēlētos iepazīstināt un kā ar viņu darboties, ir Brisks. Brisks dzīvo lapā briskteaching.com, un kas tas tāds ir? Brisks ir spraudnis Google Chrome un Edge, kas var palīdzēt gan izveidot dažādu tipa materiālus, gan novērtēt dažāda tipa materiālus, darboties ar informāciju dažādos formātos. Un ko tas nozīmē? Respektīvi, kādu informāciju, ko mēs varam atvērt šajā internetu pārlūkā, mēs varam izmantot, lai radītu dažādākos mācību resursus. Un kā tad tas īsti izskatās? Un kā mēs vispār varam sākt darboties? Tātad pirmais solis parādīšu, kā viņu var pieslēgt. Šeit ir opcija Install Today. Brisks ir atverā šāda lapa. Es šobrīd noņemšu no pārlūka, jo man jau ir piesprausts, bet tā atvienošu nost. Šo es varu aizvērt ciet. Un pievienot Chrome. Spiedīšu Add Extension. Šis spraudnis lejupielādēsies. Un spraudņi dzīvo zem puzles gabaliņa, labajā augšējā stūrī. Bet man arī, tad, kad spraudnis ir aktivizējies, atverās šāda lapa, kurā es ielogošos ar savu Gmail e-pastu. Pieslēdzos. Un man atverās šī lapa, ko es arī varu izdarīt. Bet lēnā garā es ar to arī centīšos jūs iepazīstināt. Pirmā lieta, kāds mums ir šī video mērķis, es aizvēršu ciet, šī video mērķis būtu apgūt, kā mēs varam izveidot dažādu tipu materiālus, kas mums ir dažādas rubrikas, testus, darba lapas, stundu plānus, kā jau mēs varam radīt jaunu šo resursu. Tātad, bet, lai to izdarītu, mums ir nepieciešama kāda tekstuāla informācija. Un es esmu atvērusi naudas skolas lapu, kredītspēja un lēmumu pieņemšana. Tad, kad man ir aktīvs mans spraudnis, varbūt ne uzreiz, tad, kad es minēju dzīvo spraudņi zem puzles gabaliņa, lai es redzētu, varbūt uzreiz šo Brisku, man nebūtu šeit jāklikšķina, es viņu piespraudīšu. Ja es piespraužu šo spraudni, viņš dzīvo šis spraudnis augšā un ir tāds melnā aplītī B burtiņš. Bet arī tad, kad viņš ir aktīvs, tad šis spraudnis ir redzams manā gadījumā lapas apakšējā labajā stūrī. Es viņu arī var pārvietot lapas ietvaros. Un, lai uzsāktu darbu, es uz viņu uzklikšķinu. Vienīgi varbūt es gāju ārā un iegāju un izgāju, atsvaidzināšu lapu. Un uzspiedīšu šo B burtiņu, un šis ir aktīvs, tas B. Un spiedīšu radīt, create. Un es varu radīt testu, rubrikas un dažādākā tipa materiālus. Spiedīšu pirmais quiz. Quizes var radīt divās formātos, bet līdz tam mēs tiksim. Un šeit mums no sākuma nepiedāvā latviešu valodu, bet ir hints, cheats, kā to var apiet. Tātad es rakstīšu veido latviski, un piemēram tur 9. klasē. Spiedīšu next, un tad es varu izvēlēties, vai tas būs Google Docs formāta vai Google formas. Izvēlēšos Google formu, jo Google formā ir plusi. Jūs zināt, ja tiek veidot testi, var būt šī automātiskā pārbaude, kad nav obligāti nepieciešams pašam labot, kad ir pareiza atbilde. Un man veiksmīgi veidojās šis tests ar 10 jautājumiem, kuros ir ielikas, kas ir pareizā atbilde, balstoties uz to informāciju, kas bija redzama mājaslapā. Protams, viss ir jāpārlasa, jo tas tulkojums arī var nebūt pats labākais, tad vienmēr tam ir
par to ir jāpārliecinās. Kas vēl ir ļoti labi, ka var darboties arī jau izveidotiem testiem, un es varu pielikt, piemēram, klāt long response. Piemēram, ka šo testu es gribu papildināt ar gara tipa atvērtiem jautājumiem, un spiedīšu tātad 2 tipu jautājumi, un spiedīšu briskit. Un tajā mirklī man pievienosies klāt 2 jauni jautājumi. Un, ja es patinu uz leju, ļoti labi jautājumi, ko es varu iekļaut šajā testā un pēc tam nopublicēt un nosūtīt saviem skolāniem. Tā liekas ļoti jauka opcija, bet tas nav vienīgais. Ja jūs gribat, piemēram, izveidot šo testu, kas būtu izdrukāt jums uz lapas vai savādāk tipa darba lapu, tad ir 2 varianti. Pirmais, mēs varam atklausīšanāt uz B burta create, un kur mums bija quiz, mēs varam uzrakstīt veido latviski, bet, piemēram, izvēlēties, kad veidos dokumentu, nevis šo te Google formu. Bet šoreiz es paiešu arī vēl apakaļ, bet es tikpat labi varu izveidot worksheet. Worksheet ir darba lapa, uzklišināšu uz šo. Un veidosies dokuments. Bet jāsaka, ka parasti ar dokumentiem no sākuma tiek rakstīts pirms angliski, jebkurā gadījumā, bet pēc tam mēs varam pateikt, lai iztulko latviski. Es varētu teikt, tulko latviski. Un izveidoju, vajadzētu būt, un nekur sāk tulkoties visu latviešu valodā. Ļoti žēl, pagaidām nav uzreiz opcija latviešu valoda, bet es ceru, ka drīzumā varētu būt, bet arī šie ir jau tāda plašāka tipa darba lapa, ne tikai tests, šeit ir arī atvērtie tipi jautājumi, aktivitātes un savādākas formas šī darba lapa. Tātad, mēs no esošas informācijas varam izveidot gan testus, gan darba lapas, un gan arī patiesībā ir zem create, ir gan stundas plāns, gan arī vēl citas lietas, kuras varbūt mums arī uzreiz nevajag. Šīs lietas arī dažas ir pielāgotas Amerikas izglītības standartam, bet tikpat labi mēs varam arī izveidot prezentāciju, piemēram. Un šeit, pierakstot veido latviski, uzreiz vajadzētu prezentācijām gan nostrādā, kad raksta uzreiz latviešu valodā, pārsvarā, un tas mēs rakstam. Un tad var kā tādu papildus materiālu izmantot šo uzģenerēto prezentāciju. Bet mēs varam darboties ne tikai ar internetu lapās esošo informāciju, bet, kā es minēju, mēs varam veidot šos materiālus no dažādu tipu informācijas, ko mēs varam atvērt Google Chrome no internetu pārlūkā. Un viena no tādām lietām ir, kas nevienmēr, protams, nostrādā, ir arī video. Atceicināšu lapu. Un šis ir man kolēģi video par matemātiku. Un arī man ir aktīvs šis spraudnis, bet svarīgi video ir tas, ka ir subtitri, bet šobrīd viņš neuztver, kad ir subtitri. Bet es varētu Sveicināt. Bet reizēm tas tā kā šajā video nesanāk. Mēs aplūkosim trigonometriju. Šim, piemēram, nav, bet šim ir šie subtitri, un tas tāpat nenostrādāja. Bet tas tā mēdz būt ar video, nevienmēr tas nostrādā, bet tāda opcija teorētiski pastāv. Un bieži vien man ir viss veiksmīgi sanācis, bet tas droši vien ir arī atkarīgs no dažādiem atjauninājumiem un informācijas, kas notiek šobrīd.
Bet tikpat labi var izveidot no, piemēram, Google dokumentos esošas informācijas, no PDF esošas informācijas un dažādi tipu failiem. Bet tagad paskatīsimies, kas notiek tad, kad ir jau uzrakstīta kāda informācija. Šajā Google dokumentā nav jēgpilna informācija, tur ir jau testa nolūkos kaut kas testēts. Bet pirms mēs sākam veidot kaut ko no šīs informācijas, man ļoti patīk opcija, pat cik es strādāju Google Classroom, es varu pārbaudīt, kā skolēni raksta šo informāciju failā. Un es mēdzu to izmantot diezgan bieži, vai arī vismaz iebiedējot par to, kad mēs nedrīkstam kopēt vai nedrīkstam pārkopēt no ChatGPT informāciju, jo es to visu varu redzēt ar šo brisku. Ja man brisks ir aktīvs šis braudnis, es varu inspect writing, ja pārbaudīt rakstīšanu. Uzklikšķinot uz šīs pogas, man parādās, kā šī informācija, kas ir šajā failā, ir parādījusies. Un kas ir ielīmēts un kad ir ielīmēts. Un tas man ļauj saprast, kā šī informācija ir radusies. Tā kā mēs varam arī pārbaudīt rakstīšanu. Tikpat labi, ja mums būtu kaut kas atklāts, mēs varētu radīt atkal mācību resursus. Bet, kas vēl ir ļoti jauki, mēs varam sniegt atgrieznisko saiti. Give feedback, arī mēs varam sniegt automātisku atgrieznisko saiti, izmantojot mākslīgo intelektu. Give feedback, un tad ir dažādi tipi šīs atgriezniskās saites. Glow and Grow ir ļoti līdzīgi 3P. Izvēlēšos šo, un te jau patiesībā jau ir 2 reizes tas darīts. Arī šeit uzreiz nenostrādāts, raksta latviski. Spiedīšu, lai uztinēšu atgrieznisko saiti. Un tad, kad viņi ir uzrakstīti, apakšā es varu uzrakstīt raksti latviski. Un tajā mirklī šī atgriezniskā saite pārtulkot uz latviešu valodā, un mēs viņu varētu, spiežot insert, ievietot dokumentā. Tā kā ir tādas 3 pamatlietas, ko es ieteiktu pamatdarbam ar brisku. Mēs varam radīt mācību resursus no uzrakstītas informācijas, mēs varam pārbaudīt rakstīšanu Google dokumentā, un mēs varam sniegt atgrieznisko saiti. Bet tās nav vienīgās opcijas. Ir vēl pāris opcijas, bet par to jau noteikti nākamajā video.